Mani sauc Signe Sēkliņa un es strādāju Apis novada Gaujienas bibliotēkā. Lai iegūtu bibliotekāru specialitāti, es 2009. gadā beidzu Latvijas kultūras koledžas bibliotēkas zinātnes un informācijas speciālista nodaļu. Par bibliotekāru strādāju jau 7. gadu. Laiku koledžā es atceros ar lielu prieku. Koledžā mācījos neklātienē, un tā ir lieliska iespēja apvienot darbu ar studijām. Koledžā profesionāli pasniedzēju nozares speciālistu vadībā iegūtās zināšanas es vistiešākajā veidā izmantoju savā ikdienas bibliotekāra darbā. Un arī ar savām kursabiedrinēm mēs vēl joprojām uzturam ciešus kontaktus. Un kaut arī mūsu bibliotekāru grupa nebija klātienes studentu vecumā, mēs tur jutāmies ļoti labi. Atmosfēra bija ļoti draudzīga, tā bija tiešām īsta mājas sajūta. Un tāpēc koledža gaida arī jūs. Mani sauc Aiga, mācos kultūras turismas organizēšanas 2. kursā. Šobrīd strādāju profesijā, kas daļēji ir iegūta iepriekšējā specialitātē, bet šajā specialitātē laiku pa laikam novedu kādu ekskursiju, tiek piesaistīti dažādiem projektiem. Gan pagājušajā rudenī, gan jau pavasarī ir plāniņš, kad būs jāved kādas ekskursijas. Un iespējams, daži no jums jau ar mani kopā šodien izstaigāja nelielā ekskursijā pa koledžu. Tas tāds mazītiņš ieskats tajā, ko mēs mācamies un kā mēs mācamies un kur mēs mācamies, tas ir galvenais. Manuprāt, koledža ir viena ārkārtīgi radoša iestāde. Tas vieta, kur tu vari pamatīgi izpausties, un ja vien vēlēs, tad ir visas iespējas to arī darīt, panākt. Cilvēki ir pretīmnākoši. Momentā no pilnīgi svešiem cilvēkiem tu vari savākt komandu, kas pēc tam kļūst arī par taviem draugiem. Un man fascinē tās izstādes, kas visu laiku ir koledžas gaiteņos. Ja tev ir motivācija, tad koledža ir īstā vieta, no kuras atspērties lielam lēcienam dzīvē.